Sveiki, te atkal Henriks, Raganu āmurs, un man ir liecība. Liecība, kas tikai apstiprina to, ka es domāju, ka tomēr Dieva nav. Kā jūs zinat, bieži vien baznīcā ir tā saucamās liecības, kad cilvēks iziet priekšā un stāsta par konkrētu kaut kādu gadījumu dzīvē, kas ir ar viņu noticis. Viņam vai palikusi labāka veselība, viņš lūdzies, vai, teiksim, viņam palīdzējis, Dievs ir kaut kādā tur situācijā, viņš lūdzās, viņam notika, viņam, teiksim, kaut kā apgaismība nāca, vai, teiksim, svētais gars viņu apgaismoja, saka, jā, es lūdzos un nāca par mani svētais gars, un es sāku vairāk ticēt. Tās ir tās liecības, ko bieži vien stāsta baznīcās, un tāpat arī pazīstamajā labi alfas kursā. Un man ir sava liecība, kas, teiksim, ar vienu vairāk man apstiprina to, ka to, ko runā, izskatās, ka tur nav taisnības. Es runāju par savu mammu, un tie, kas pazīst manu mammu, viņa bija laikam viens no kādas ticīgākajiem cilvēkiem, kādu vien var iedomāties. Jau būs gandrīz laikam 2 gadi, kad viņa kopš ir mirusi, un ar to pašu jau būs vairāk kā 10 gadi, kopš mans tēvs ir miris. Ne? Viss sākas ar to, ka es domāju, ka pie manis arī tēvs atnāks, ka viņš nomirs un pateiks, dēliņ, kā tur vajag laboties, vajag atgriezties un tā tālāk. Paps bija mazāks ticīgs, bet es tomēr kaut kādā veidā domāju, ja viņš ir tādā pasaulē, viņš zina, kā tur tagad ir un kāda situācija ir, un viņš pateiks, tad tur Henrika izbeidz muļķoties un, kā saka, tur atgriezies un tā tālāk, ne? Jo visi ticīgie, kristieši, viņi tomēr tic, ka ir tas no augšas, ka Dievs nāk, vai arī caur, kā saka, mirušām personām, ir sevišķi katoliskajā, teiksim, teoloģijā virzienā tic, ka tie, kas ir miruši, var nākt un ar Dieva atļauju, teiksim, pateikt kaut ko, palīdzēt, aizlūgt un tā tālāk. Kā saka, protestanti varbūt tam nepiekrīt, man tā grūti līdz galam izprast, es joprojām mēģinu saprast, kā vairāk domā, teiksim, protestantiskā puse, bet cik es saprotu, ka katrā ziņā katoļu pārliecība ir tāda, ka noteikti tie, kas ir miruši, viņi var komunicēties ar tiem, kas ir joprojām dzīve ar Dieva atļauju, ja? Un es kaut kādā ziņā biju domājis, ka tēvs tomēr pie manis atnāks. Neatnāca. Visi šitie gadi pagāja, mana mamma man teica, tev viņš nenāk. Es prasīju, kāpēc pie manis nenāk mans tēvs. Viņa man saka, tāpēc, ka tu esi grēcīgs. Un tas ir bieži vien tas arguments, ko kristieši saka, ka ar tevi kaut kas dzīvē nenotiek, tu nejūti Dievu, tāpēc, ka tu esi grēcīgs. Tev sākumā ir jāatgriežās, un tad ar tevi sāks notikt visādas labas lietas. Citiem vārdiem sakot, ko mēģina pateikt? Tev ir atkal jāiet un spēlē iekšā, ka tev atkal jāsāk visa tā jāizga no sākumā, jāiet uz baznīcu, jānosodzē grēkus, vienreiz, otrais, trešais. Tev varbūt atkal sagrēkoja, un tad tu ieiekšā tādā, kā saka, tādā drausmīgā mašīnā iekšā, un tādā riņķī, nemitīgā tādā ciklā. Un tad tu domā, ka tev visu laiku kaut kas jāizdara vēl, ka tu līdz galam neesi sasniedzis kaut kādu līmeni. Protestanti ļoti to, kā saka, kritizē, ka tev jāsasniedz katoļiem kaut kādi līmeņi, jāseko pakaļ svētajiem un tā tālāk, un tev cilvēks ir grēcīgs, viņam nesanāk, un visu laiku viņš nožēlo un tā tālāk. Bet, tādā vidē es biju izaudzis, un teiksim, man tas bija asinīs, kad ja es kaut ko nepareizi izdaru, tad tas nozīmē, ka man vajag atgriezties, ka man vajag grēkus un tā tālāk. Un šitas bija tas pats variants. Tēvs pie manis neatnāca, un mamma teica, joprojām man teica,
tev jāatgriežas, tev vajag ticēt, tev vajag lūgties, tev vajag nožēlot, tu esi pārāk lepns un tā tālāk. Tas ir dzirdēts no sākuma. Un visu šos gadus neatnāca. Tanī pašā laikā mana mamma, viņa bija, cik es zinu, teiksim, ja jūs iedomājaties, ka ticīgi cilvēki, viņa bija tas, kas pa īstam ticēja. Tiešām, neļaus man cilvēki samelot, kas pazina manu mammu, ka viņa bija tiešām ticīga. Viņa gāja uz baznīcu, lūdzās mājās, lūdzās svētajās misēs dievkalpojumos. Naudu tērēja uz baznīcu, tas nozīmē, ka viņa tur aizlūdza par savu vīru, par manu papu, ne? Lūdza, lai par viņu notura dievkalpojumus, vēl kaut ko. Un es viņai saku, mamma, tu tik daudz naudas tērē, kā saka, tur ziedo un tā tālāk. Tu vajadzētu padomāt nedaudz par sevi, tev taču pensija nav liela un tā tālāk. Nē, vajag. Tas ir nepieciešams, ne? Un nemitīgi. Viņa pat man rādīja, kas varbūt nezina, viņa bija sev šeit uz krūtīm. Tas jau drusciņ tā kā uz fanātisma momentu. Viņa teica, ka viņai bija tā kā ļaunā gara uzbrukums, viņa bija savu tādu iededzinājusi krustu, viņa man rādīja. Tad virs krūtīm viņa bija paņēmusi sakarsējusi krustu un iededzinājusi savu. Nezinu, tas man drusciņ tā lika, tas tā nav pareizi tā kā. Bet, ticībā, teiksim, cik, kā var teikt, dziļa. Un viņa man vienmēr teica, ja es nomiršu, Henrika, vienalga, tu būsi grēkojis vai tu būsi negrēkojis, vienalga, es pie tevis atnākšu un es tev vairāk palīdzēšu, nekā es spēju tagad palīdzēt uz zemes. Jo viņa bija pārliecināta, ka viņa no debesīm būs vairāk varēs, tāpēc, ka viņa nebūs, viņai uz beigām sāka tur kāja sāpēt un viņai jau nebija tik laba veselība. Viņa saka, es tev vairāk tagad esmu ierobežota. Mana miesa man ierobežo, viņa saka, bet, kad es būšu debesīs, es tev varēšu vairāk palīdzēt. Un man tas tā, vēl joprojām man tas tāds, tas dziļais mātes mīlestība man tā, gudīgi sakot, joprojām man tā, skar, bet viņa neatnāca. Un, priekš manis, jūs sakiet, ko gribat. Un tā ir liecība. Viņa būtu atnākusi jau vairāk kā, cik ir, vairāk kā 2 gadi. Viņa teica, ka atnāks, ne? Viņa nav. Gribētos, jā. Bet viņa solīja, ne? Un, kā es par to domāju, kā saka, viņa nepievilktu, tāpēc, ka viņa tāda dedzība bija no viņas puses, kad, ja viņa tā teica, ja ar tādu deksmi to visu to pasniedzi, kad es pat nezinu, to nevar tā panicināt. Un tas man, teiksim, pamatojums neticēt. Saprotiet, dziļš pamatojums neticēt. Tam, ka viņa tiešām no visas sirds lūdzās, un teica, Henrici, es atnākšu pie tevis, tu pateikšu, kā ir. Un tagad scenārijs ir sekojošs, vai viņai neļauj. Tas nozīmē, ka Dievs neļauj. Vai viņa nevar, es nezinu kādu iemeslu Dievu, varbūt tur nav Dieva vai kaut kāda cita sistēma, kaut kāda cita paralēla dimensija. Viņa vienkārši nevar, viņa joprojām ir, bet viņa nevar. Bet es esmu pārliecināts, ka viņa noteikti, ja viņa varētu, viņa atnāk. 100 punkti. Vai viņas nav, vienkārši viņa pazuda. Vienkārši viņa pārstāja eksistēt. Un ja tā ir, tad skaidrs, ka viņa nevar atnākt. Tāpēc man ir pārliecība. Pārliecība balstoties uz to, ka man jau ir abi vecāki ir miruši. Kad tēvs pie manis nenāca, mamma man skaidroja, ka tas ir manu grēku un vainas dēļ un tā tālāk. Bet mamma man solīja. Un visi, kas pazīst manu mammu, neļaus man samelot.
bija ticīgs cilvēks, viņai uz beigām jau sāka palikt jocīga, jā. Uz beigām jau pirms pēdējais gads viņa palika agresīvāka un jocīgāka palika. Bet attiecībā uz ticību, nu viņa centās, lai, teiksim, ja Dievs ir, tad viņa centās kā cilvēks, kurš, viņa centās tiešām, viņa lūdzās, viņa darīja visu, ko var, kā, teiksim, no labākās, cik es saku, no labākās sirdsapziņas. Tāpēc man tas ir dziļš, kā saka, dziļš pierādījums, ka tur nekā nav. Saprotiet, tas ir tas, saka, kad cilvēks pārdzīvo kaut kā sirdī sev, viņš saka, viņš izjūt Dievu, un viņam tas dziļas emocijas, saka, es sajūtu svēto garu, vēl kaut ko. Tas ir aptuveni šitādā līmenī. Kad es zinu, ko man mamma teica, un viņa ne jau vienu reizi man to teica, viņa man tas entās reizes, kad es būšu nomirusi, es tev pastāstīšu, tev palīdzēšu vairāk, nekā es te spēju uz zemes, jo viņa bija pārliecināta, ka viņa būs debesīs, ka viņa man palīdzēs, ka viņa visiem saviem bērniem palīdzēs, radiem un tā tālāk. Un kā īsta mamma, tāpēc, ka viņa tiešām rūpējās. Un te nekā nav. Tāpēc tiem, kas skatās liecības, teiksim, kā kaut kas ir kaut ko izjutis baznīcā vai sajūtis. Es arī esmu sajūtis. Un es varu teikt, ka tā saite starp vecākiem un bērniem ir dziļa. Un kad tev kaut kas tiek solīts un dienā teikts un apsolīts, un tu jūti to caur mātes mīlestību, un tas nenotiek, tas tā ir liecība priekš manis. Tāpēc arī šos video, ko es taisu un kritizēju, vai mēģinu, kā saka, parādīt to slikto pusi un nepareizo pusi ticībā, nav tāpat vienkārši. Tas nav, teiksim, kaut kāda atriebība pret kaut ko. Nē, tā ir mana pārliecība. Es runāju no sirds. Tāpēc, kad ir lietas, ko es dzīvē piedzīvoju, ko es esmu izpratis, kas man liek ar to dalīties. Un es to darīšu arī turpmāk. Tāpat, kad es skatos dievkalpojumus un skatos tur priesterus vai mācītājs, kas runā, tad pēdējo reizi kas tur par prāvestu ir tanīt Jēkabu katedrālē. Viņš paņem tā truli, lasa no to sprediķi, ne emociju, ne kaut kādu tādu, pilnīgi tāds diskonekts, pilnīgi tāds tā kā, tu vispār tam tici, ko tu tur runā? Tu vispār esi kaut kā ar sirdi iegājis iekšā tenī visiem. Tāpēc jau baznīca, viņi saka, tā pasaulīgā pasaule, kā saka, un tāpēc cilvēki nenāk uz baznīcu vēl kaut ko. Nē, tā nav pārliecības tenīs, kas sludina, manuprāt. Bet paskaties, tas tā kā, nepārliecinātība par to, ko tu runā. Tāds, jā, man jāsaka dievkalpojumā sprediķis, es tur, jā, kaut ko tur pastāsta, visi bla. Un viss, kurš tad pa īstam tādai lietai sekos? Kurš tad pa īstam kaut ko tādu ieklausīsies? To pašu Dieva vārdu saka, Dieva vārdu jālasa, un tur protestanti, tur nav ko mācības lasīt, jālasa Dieva vārdu, un tā. Tu lasi to Dieva vārdu, bet tam cilvēkam, kas to lasa, viņam ir jābūt kaut kādai tā kā dedzībai, es pat nezinu, man liekas, kā tu nosaka, tā jābūt dedzībai kaut kādai, tādai tā kā, kas tev iekšā tas tā kā svilst vai kas. Un cilvēki to redz. Ja tā nav, tad tur jūs varat runāt, ko jūs gribat, vai kādas muļķības gribat. Es saku tāpat šī gadījumā. Es saku no sirds. Jā, tas man pierādījums. Kārtējais. Tas nav vienīgais. Kārtējais pierādījums. Tas, ka man mamma solīja un neatnāca, jā, tas
Tas ir tāds man dziļš pārdzīvojums, kā saka, un pierādījums tam, ka nē. Ja Dievs negrib, viņš visu varētu izdarīt, viņš varētu atļaut. Ja ir Dievs, viņš varētu atļaut mammai parādīties vai kaut ko pateikt. Sapnī, vienalga kādu, pat ne sapnī, nekamā nav. Varotiet? Pat ne tik daudz. Kaut gan mamma pati teica, jā, pie viņas nāca, man ir mirušais paps, pie tevis nenāca, tāpēc, ka tas gribēs. Bet pie tevis es nākšu, man nekas tev neapturēs, es nākšu un palīdzēšu. Tā viņa man teica. Un ne jau vienreiz. Tāpēc tie, kas skatās uz liecībām baznīcā, ir pretliecības attiecībā uz to, kas notiek citu cilvēku dzīvēs. Un tā ir mana liecība jums. Tāpēc to, ko es runāju no savas pārliecības un ceru, ka kādam varbūt arī nāks varbūt par labu kāda jauna ideja. Vai arī to, ka vienkārši dzīvē skatīties, meklēt kaut ko citu, ne tikai visu interpretēt kā Dieva brīnumu, kā reliģiju, kā man mamma redzēja pat kokos visādas Dieva zīmes, tas tur varētu būt tas tur varētu būt šitas, paskaties, kā Dievs iztaisīja to, paskaties to, visu interpretēja caur to Dieva prizmu, ja? Bet ja tā nav, tad mēs varam arī savādāk to dzīvi izpētīt, dzīvot savādāk, piepildīt ar savādākām lietām, kas arī tevi, kā saka, jēgu dod dzīvē, ne tikai vien ticības lietas. Labi, šis bija video tāds vairāk, tāds priekš manis vairāk emocionāls, bet katrā ziņā visi, kas ir mani sapratīs, kas ir sava veida dzīvē piedzīvojuši kaut kādu veidu tādu, nosauksim to atklāsmi, tādu tā kā pārliecību, kas tev, tad tie mani sapratīs, teiksim, ja, ka tas tā vienkārši nepāriet tev pāri, tu viņu uzņem dziļi sirdī, tā kā zīmi, un turpini tam sekot. Paldies jums!